Labs rīts visiem kosmosa ziņu sekotājiem un rīta kafijas baudītājiem! Šodien, 23. jūlijā, savas vārda dienas svin burvīgās Magdas, Magones, Mērijas un Magdalēnas, bet savukārt dzimšanas dienas svin harizmātiskas, spilgtas un neaizmirstamas lauvas, kuras kāda dzīvē noteikti spēlē galveno lomu, pat ja sākumā netic, ka viņiem tā pienākas. Sveicam visus šīs dienas gaviļniekus, jo dzīve ir jāsvin. Saule jau otro dienu izrāda savu lauvas lepnumu, tāpēc droši iztaisno muguru un esi gatava uzņemt komplimentus, jo tu pavisam noteikti esi tā vērta. Mēnesis vēl joprojām komfortabli iekārtojies Vēža zīmē, kas nozīmē to, ka gribēsies vairāk uzturēties mājās kopā ar ģimeni. Un varbūt šodien ir arī īstā diena, lai pēc ilgiem laikiem pagatavotu savu bērnības mīļāko ēdienu, vai vienkārši izbaudītu mājīgu atmosfēru savā omulīgajā dīvānā. Mazliet uzmanīgi gan jābūt ar sakāpinātām emocijām, jo zvaigznes var izprovocēt nelielas cīņas par varu. Bet ja šī diena būtu cilvēks, tad tā būtu slepena karaliene, kura dienas laikā vēl valkā zīda halātu un mājās gatavo tēju no piparmētras un intuitīvas skaidrības, bet vakarā jau uzvelk vakarkleitu, uz lūpām būtu sarkana lūpu krāsa, bet ap kaklu zelta kaklarota. Lai tava kosmosa kafija un visa diena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.